Meitene dodas savā pirmajā solo tripā. Es esmu Bulgārijā. Viens no maniem šī gada mērķiem bija aizbraukt solo tripā, un esmu lepna ar sevi, ka es to izdarīju. Sākums nebija viegls. No rīta es nolauzu nagu pirmkārt, kas jāskan smieklīgi, bet tas ir sāpīgi un kaitinoši. 5 minūtes jums man vajadzēja doties uz lidostu. Tinte izšķaidīja stikla vāzi, pa visu manis tad bija ūdens un stikli, bet manā lidmašīnā bija internets, un man blakus neviens nesēdēja, tā kā viss bija kārtībā. Pēc tam es kaut kā no Sofijas tiku uz šo pilsētu Plovdiv, kas ir, es mīlu šo pilsētu, senākā pilsēta Eiropā, kas joprojām ir apdzīvota. Vienīgi tieši pirms es iegāju savā Airbnb, es biju tikai 2 metru attālumā, es nokritu un pāršķitu savu celi. Bet ceļojumos gadās arī tā. Es nolēmu braukt šajā solo tripā, lai uzlabotu attiecības pati ar sevi, lai kāptu ārā no savas komforta zonas, lai pierādītu sev, ka es varu darīt lietas, ka es varu darīt lietas vieni, ka man nevajag kompāniju, kad es gribu vairāk sevi iepazīt, un man ļoti patīk. Protams, ir stresaini, tādēļ noteikti brauc ar apdrošināšanu, jo, es pāršķitu tikai celi, man viss vēl priekšā. Šodien es arī paklupu. Es, protams, ceru, ka nekas nenotiks, bet sirds mieram. Jo ir par ko uztraukties tāpatās. Es savu apdrošināšanu izvēlos no Svetbank. Es mīlu tevi, Svetbank. Tā kā, ja tev interesē, kā man šeit ies, uzspied laiku un piesako man lūdzu.